WhatsApp konta zagļi ir atgriezušies. Tev atsūta ziņa, ka tev jānobalso par drauga meitu Viktoriju. Kāpēc par drauga meitu? Tāpēc, ka sūtītājiem iespējams nemaz nav meitas vārdā Viktorija. Tu uzspied uz šīs saites, un tur ir skaistuma konkurss kaut kāds, pie tam neskapēc slovāku valodā man nācās tulkot ar Google Translate, lai saprastu, kas tur notiek. Tur parādās kaut kāds bērnu skaistuma konkurss, kur arī var jebkurš piedalīties tikai augšu pielādējot savus bildes, bet kur augšu pielādēt bildes, protams, nevarēja atrast, jo tādas opcijas lapā nemaz nav. Var tikai nobalsot. Es izvēlējos Viktoriju, paņēmu nobalsot, ievadīju savu telefonu numuru, un tad man WhatsAppā uzmetās paziņojums, ka man jāievada kods. Un šis kods, protams, parādās arī mājaslapā. Un, ja es ievadītu šo kodu, tad tur kaut kāds Apple Safari pievienotos manam WhatsAppam un sākt izsūtīt šādas pašas ziņas maniem draugiem. Bet ne visiem maniem draugiem tika nosūtīts ziņas, ka jānobalso par manu draugu meitu. Daži saņemtu ziņu, ka, hei, draugs, vai var man līdz rītdienas 12. aizdot 200 vai 300 eiro? Un, ja gadījumā viņi pārskatīs šo naudu, tad nauda ir ar galiem. Līdz ar to tiem, kas saka, man jau nav žēl, lai zog man WhatsApp kontu, tad padomā par saviem draugiem, jo apkrāps tavs draugs un tu būsi vainīgs. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.